Kā jau katru gadu, arī šogad ankuru fināls notiek Latvijas Jūras akadēmijā. Šogad šeit piedalās 12 komandas no visas Latvijas. Šīs dienas laikā viņiem ir nepieciešams izpildīt 7 dažādus uzdevumus. Mums tika dots mazs uzdevums sacerēt dziesmu, un mūsu himnu sauc Mana himna. Svētni ceļu simbolu, savas tautas skaisto karogu. Es svētni ceļu simbolu, savas tautas skaisto karogu. Es mīlu manu zemi un jūru, kurā esmu es. Es mīlu manu zemi un jūru, kurā esmu Fināls akadēmijā tiek balstīts vairāk uz zināšanām. To mēs varam spriest pēc to, kad ir 6 uzdevumi, no kuriem 5 ir balstīti tīri uz zināšanām, nevis uz fizisko sagatavotību. Tātad posma norises laiks ir 10 minūtes. Tas konkrēti laiks, kad jums tiks izdalīts lapas un kontūrkartes, kurā jums būs jāizpild sekojošie jautājumi. Pašlaik mēs atrodamies uzdevumā mezgls. Kopumā dalību šajā uzdevumā ņem 9 cilvēki, un kopā ir jāsasien 12 mezgli. Pirmo reizi Latvijas Jūras akadēmijas finālā ankurs ir uzdevums ar nosaukumu Kolreks. Tad es vēl vaicāšu Tomam, kas šo konkursu vada. Tom, kas jums ir jādara un kā vispār kopumā skolniekiem ir gājis? Tātad Kolreks būtībā ir ceļu satiksmes noteikumi jūrā. Šeit galvenais uzdevums ir atpazīt šāda veida kartiņas. Kad kuģis ir jūrā un ir nakts laiks, katrs kuģis izliek attiecīgas uguns. Un šīs te uguns ir, piemēram, 2 baltās nozīmē, ka kuģis ir lielāks par 50 metriem. Savukārt, 1 baltā nozīmē, ka kuģis ir mazāks par 50 metriem. Un pieredzējušam jūrniekam, skatoties tikai uz ugunim, jānosaka, kas tas ir pa kuģi. Ir skolas, kuras ir mācījušās, un tām, protams, ir gājis labi. Un tās skolas, kuras nav mācījušās, tām ir gājis sliktāk. Varētu teikt tā, ka viņas pie tiesībām netikt. Jā. Šis ir kuģis garāks par 50 metriem, nāk mums virsū, ierobežot manevrēšanas spēju dēļ iegrims. Kas tas ir pa kuģi? Ieskaties kartiņā. Veids kuģis, es saku, jā? Galīgi atbildēt. Tas ir labs būs veids kuģis. Loģi kuģis. Yes.
Aizstiecies. Labi, mums jau uzmanēt. Jā. Viens no 6 uzdevumiem Ankuru finālā ir ļoti atraktīvs. Viņš ir apvienots 2 mazākos uzdevumos. Pirmais, kā jūs redzat, ir ātri vien biedram jāiznes otrs biedrs līdz finiša taisnē. Bet šogad ir arī jaunums, ka katrai skolai bija jāprezentē sava pilsēta, no kurienes viņi ir nākuši. Kā viņi to dara, tas jau paliek viņu pašu interesēs. Smagos ņem pirmo. Es tev šitām tuvākajiem. Vai viņš ķinās? Nezinu, ka nav. Kā jau jūs sapratāt, mēs esam no gaišākā Piebalgas novada, kuram ir garākais pagastvecis Latvijā, kur ir skaistākā baznīca un mūsu nepārspējamais ķencis. Un kā ķencis savā lūkšanā teiktu, kā sacīt jāsaka, dodiet tādu prātu un spēku šiem tiesnešiem, lai viņi saskaitītu tādus punktus mums, ka mēs varētu Stokholmu ieraudzīt. Un kaut tā mūsu gauja kļūtu kuģojumā, tā sacīt jāsaka, tad mūsu prieki nebeigtos ne vienā galā, ne otrā galā. Ventspils, pilsēta Rīgē. Mūsu pilsēta simbolizē ļoti daudz dažādas aktivitātes, pasākumu un tam līdzīgas lietas. Viena no tām ir jūra. Ventspils ir pilsēta pie jūras. Mums ir zilā karoga pludmala pie jūras, cilvēki sauļojās, daudās, atpūšās un izbauda dažādas citu veidu aktivitātes. No mūsu pilsētas nāk slavenā grupa Prātu vētra. Ir mūsu gaisa kuģis drošs un laiks sporta atpūtot galviņas paceltas atrakas klāt un lidojumā laikā lūdzu nerunāt. Kurš uzdevums varbūt bija tāds, kuram jūs īsti nebijāt sagatavojušies, varbūt vajadzētu vairāk piestrādāt? Noteikti tā bija medicīna, tā pirmā palīdzība. Tur mums gāja traki. Un kā simulatorā? Simulātorā mums ļoti labi gāja, man liekas. Vislabāk arī varētu būt. Es vēlos uzzināt, kā jums gāja, kas jums patika, kas nepatika, kas veicās, kas varbūt mazāk? Virve. Nepatika. Virve nepatika. Uzmanību! Vēl! Tur! Aktīvi!
Bet patika, kas mums patika? Simulators patika. Medicīnā bija interesanti uztaisīt. Par koloregu bija tā, kad bija maz informācijas pieejams vispār. Bet īstenībā labi gāja, es domāju. Bet jūs pamatīgi vispār gatavojāties finālam, zinot, ka būsiet finālā? Pumpējāmies un tā. Presītes taisījām. Tomēr pierādījuši savu varēšanu ar to vietu, ka esat iekļuvuši finālā, bet nu uzvarēt visi nevar. Trešā vieta ir Alaugsnes valsts ģimnāzijai. Šogad no mūžīgās otrās vietas ir tikuši ārā kas? Jā, Bauskas valsts ģimnāzija, pirmā vieta. Labi. Nu stāstiet, kā jūtaties? Jūtamies, protams, lieliski. Beidzot esam izrāpušies no otrās vietas ārā. Kā jums ir gājis iepriekšējos gados? Iepriekšējos gados, ja nemaldošu, šis ir 8. gads jau, kad piedalāmies, un tikai vienu reizi finālā. Palikām 7. laikam, vai 5. Es neaprašu skolotājiem precīzāk. Nu, un kāds ir jūs šis noslēpums, kā jūs esat tikuši tik tālu? Vai kaut kā īpaši gatavoties, mācījāties no iepriekšējo gadu kļūdām? Jā, protams, izskatījām pagājušo gadu video, analizējām arī citas komandas, un, protams, komandas gars. Kā ar tik lielisku komandu var neuzvarēt.